jāsaka, godātie kolēģi, jo mēs visi esam kolēģi. Ja? Kā jau es minēju, man ir sagatavots špikers, lai tā runa būtu pēc iespējams īsāk. Jo tie gadi, kopš pastāv mums šķīrēties un kopš atjaunoja tās darbību, ir mūsu skatījumā diezgan lieli, un tāpēc, lai neieslīgtu liekās atmiņās par šiem gadiem, man ir sagatavoti 2 citāti. Lūdzu jūsu uzmanību. Dažos gadījumos likums paredz alternatīvu pakļautību. Likumā vai starptautiskos līgumos paredzētos gadījumos pusēm vienojoties strīdu, kas radies no civiltieskām attiecībām, var nodot izspriešanai šķīrētiesā. Šādā gadījumā lieta nepakļaujas tiesai. Šķīrēties skaitā ietilpst arī PSRS pastāvīgi darbojošās šķīrēties. Jūras arbitrāžu komisija un ārējās tirdzniecības arbitrāžu komisija pie Vissavienības tirdzniecības palātas. Citāta beigas, Rozenbergs, Briģis, Padomju civilprocesuālās tiesības, Rīgas zvaigzne, 1978. gads, 93. lapas puse. Nākamais citāts. Civiltiesiskos strīdus izšķir ne tikai likumā par tiesu varu norādītās valsts tiesu iestādes, bet arī šķīrēties. Modernajā sabiedrībā šķīrēties iekavās arbitrāžu tiesa, ir plaši atzīts un izmantots mantisko strīdu noregulēšanas veids ne tikai valstu iekšējās nacionālās, civilējās un komerciālās attiecībās, bet arī starptautiskā tirdzniecībā. Civil procesa komentāri, citādi beigas stāstīt. Profesora Torgāna un Dudeļa vispārīgā zinātniskā redakcijā Rīga tiesu nama aģentūra 1999. gads, 354. lapas puse, 12. sadaļas komentāra autors Jānis Rozenbergs. Ar šiem citātiem es gribēju uzsvērt šo neizmērojamo Jāņa Rozenberga ieguldījumu ne tikai kā universitātes juridiskās fakultātes pasniedzēja, zinātnieku, mācību grāmatu autoru, arī advokātu un kas darbojās arī šķīrētiesās kā arbitrs, kā lektori dažādās, tā skaitā Tirdzniecības rūpniecības kameras, organizētajos semināros un konferencēs, bet arī kā Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameras šķīrēties padomes loceklim. Viņa ieguldījums, kā es citēju, modernās sabiedrības veidošanā, kuras nav, iedomājums arī pēc šķīrētiesām, ir tiešām neizmērojams Latvijā, jo, kā jau es minēju, ar savu darbību tīri arī likumdošanā, visos jautājumos, kad tika virzīti likuma projekti izmaiņām civil procesa kodeksā,
gan arī civil procesa likumā Jānis Rozenbergs bija klāt, un to, ko es citēju, tad saistībā ar alternatīvo strīdu izšķiršanas līdzekli, viņš vienmēr ir aizstāvējis un arī popularizējis. Tad man ir tas gods teikt šos atzinības vārdus padomu šķīrēties vārdā un pasniegt Jāņa Rozenberga meitai Laurai nodošanai Jānim šo atzinības, kas būtu certifikāts vai raksts, ja, un par viņa ilgo darbību mūsu šķīrētiesām, tie ir rakstīts šķīrēties attīstībā ar lielo burtu, bet to, ko es teicu, būtībā tā ir atzinība šķīrēties attīstībā vispār Latvijā ar mazo burtu. Jo, kā zināt, pašlaik Latvijā ir vairāk kā 200 šķīrēties, un ja mēs te, vēl pirms šīs svinīgā brīža runājām par partiju programmām, tad viena no jaunākām partijām tiesību sadaļā ir rakstīts, ka veicinās alternatīvo strīdu izšķiršanu. Tā kā tā sēkla, ko ir teicis Jānis Rozenbergs, viņa joprojām ir dīkst un atrod auglīgu augsni. Gribu vēlreiz pateikties par ieguldījumu un nodot sveicienus no mums visiem, vēlot stipru veselību un mūžu garu. Jo, ja būs mūžs gars, tad pārvarēs visas veselības arī nebūšanas. Un visu to, ko es noskaitīju, kādā veidā Jānis Rozenbergs piedalījās un piedalās šķīrēties attīstībā Latvijā,